Ir. Vari stāstīt, rādīt. Jā. Zini kā, ja taisas pizdīt, tad es domāju, nahuj man mazgāt pilnīgi. Nu žēl, nevis žēl, bet liekas, nu nahujam. Ja katru reizi kā kaut kur atstāj tā kaut kas ir sapists, jāslēdz kompis klāt, driver, lai to mašīnu piešķiltu atpakaļ, jo kāds viņu visu kopā mēģinot nozagt. Protams, bija 3 atslēgas, tā nav ir no BM auto. Tev es varu parādīt, tu visu vari sapučēt. Lūdzu. Tā, nu defekti viņš sāk. Reku krāsa, nu labi, bagažnieku var nepačēt, tie ir manišķi. Te ir krāsa, lūk, tur ir pēc piekrāsošanas pie viņā. Tu redzi tos punktiņus vai Jo man reāli nav pašam laika. Viņš teica, ka šitas ir štropi. Viņš pats teica, kā štropi uz traļa, bet nu kā jūs domājat? Vai var ar štropi nostrāpēt orģinālo krāsojumu samilkot štropi? Es domāju, ka nevar. Mēs varam, ja kādam ir štropi, pamēģināt, jo tā tagad ir mana mašīna. Nu. Servisā arī pateica, ka suporti ļevi nokrāsot. Kad diezvai, nu, puizi, man popa īsti. Labi, tālāk. Tā mašīna ir piekrāsota līdz šejienai, rekur, to ar roku var just salēdumā vietu, kura nav sapulēta. Pabrauc ar pirkstu. Viņu tā, ar pirkstu, jo es nezinu, vai kameru tieši. Nē, es parādīšu, kur. Tā, šita te, ar šito kanti. Un tā, kad tu pieliec acis šeit, tad tu redzi. Nu, paskaties pats ar savā mašīnu. Tu redzi? Jā, tur nav sapulēts. Nu, tur ir, bet arī, es tev parādīšu. Ko citi varbūt, nu labi. Neredz. Re, kur ir špāktev, nu redzi šito defektu, vai ne? Es nezinu, tev kamera gan jau redz, jo viņi izskatās baigi labā. Tur špāktev esmu diezgan rupji un tur noticējusi krāsa. Nu, viņi ir tā taisīta ar domu, lai es dzenu vēl pie viņa taisīt. Jā, salons bija sakrāsots, bet tagad jau krāsa. Tev kasko aprēķināja par Jā, viss tur ir kārtībā, kasko tā. Nu labi, tu šito M nopušē. Nu tas ir tā, tas ir pohuj, to var nomainīt. Nu tas ir no vecuma, var teikt. Nu tā. Bet sludinājumā, ja kāds var atrast, tur bija ideāls auto, dzenat tur grīpat. Nu es nezinu, jo zini kā, daudzi no Pauvera pirkuši un es uzticos tādā ziņā. Tās arī pastas iekšā, bet lielākās pastas ir tā. Pie labākā pulētāja, ja nomazgātu rekur uz haubes, visa haube nodauzīta, kaut arī pie labākā pulētāja. Viņa jau tāda bija. Es teicu, nu labi, vizuālus defektus es pats varu sataisīt. Es visu to redzēju, bet es uz vizuālo pievēru acis. Bet tagad es vairs negribu ne uz ko pievērt acis. Ja nomazgātu, varētu labāk visus sūdus redzēt. Bet tagad, nu, varam braukt mazgāt, jo, ja es mazgāšu, es visas šitās ten varu izmazgāt pastas pēdas ārā tādā ziņā. Bet noteikti, ka nē, jo pastu piekaltu ar švammi bezmaz vai jāberž, lai iztīrītu. Safočēji, ja? Rekur, visur. Nu, drausmīgākās vietas, kur ir pasta palikusi. Tie labākā pulētāja Latvijā, man teica. Viņš iedos tikai numuru tādu, kad es aizbraukšu pie viņa, bet man pie viņa nav ko darīt. Nu šitie sūdi arī te karājās. Nu tas arī, te arī pastu pilns. Tu redzi, tās ir visas pastas. Tas baltais ir pastas putekļi. Es varbūt varu šitā, nu redzi pastas putekļi priekšā. Protams, viņus var notīrīt, tā ir pasta tīrā. Jā. Viņa ir jauks, protams, dzinējs un nekvalitatīvi, tāpēc, ka viss ir saskrāpēts. Nu tas ir tā, bet nu, ja tu gribi pat ločēt. Viss ir saskrāpēts un jaucot ar, te var redzēt, ka tu torki bāzt iekšā un jau skrūvēts vaļā. Nu, tur ir skrūvēts vaļā, to var redzēt. Piemēram, labais spārns nav skrūvēts vaļā, jo skrūvēm nav. Bet šitā pusē ir sista, ko arī var, nu, redzēt manos papīros. Te ir skrūvētas vaļā, jo viņām ir apskrāpēta krāsa. Nu, tas ir tā. Un tas ir pohuj, ka mašīna ir sista, jo, nu, jebkurā MK ir sista, es domāju, pa lielu. Nu, bet, ja grib fočēt, tad lai fočē. Reku pilns ir pastām visādām arī. Nu, piemēram, ja tu gribi šitien atšķirās šķirba, piemēram, es varu kaut ko ielikt, vai nevajag? Var. Piemēram, mašīnas atslēgu. Salīdzināt. Kāda te ir šķirba?
Ir apmēram. Un kāda šķirba ir šita te? Nu, tu redzi, vai ne? Tu redzēji ar savām acīm, ka te jau lielāka šķirba. Nu, es jau jūtu tā pirkstu novilku. Nu, jo es pats krāsoju mašīnas. Viss, ko es rakstīju, ir taisnība. Labi, kaube nevarās ciet normāli, nu, bet tas man viņš teica, ka jādara šitā. Tā. Nu, tā man arī parāda. Viss kārtībā. Labi, viņš parādījās apmierināt. Tas ir tā. Tā, ko vēl? Labi. Tas ieras klāda, jā. Tur man tāds sola. It kā nav normāli, nu, kad melni arī, jo mums driveri uzmeta, kad ir kaķiks kreisais beigts. Viens kaķiks, divas pakas. Šodien neuzmeta BM auto, jo, nu, mēs kļūdas dzēšam nos pēc katras zakšanas, ja ne mašīnu piešķilt nevar. Tur pilns ar kļūdām pēc zakšanas ir. Jo jauna it kā nevajadzētu būt, kad tur viss ir melns iekšā. Varbūt tas ir tāpēc, ka motors ir ieļi. Man šodien viens jūseris uzrakstīja, ka viņš gribēja pirkt no viņa dzinēju veco, bet nenopirka, jo līdzi poķi nebija, viņa ielika no citu dzinēju, bet viņš man teica, ka šāvas viņi nesamaina. Bet man viņš teica, krievs, ka viņš samainīja šāvas, un tas ir normāli, ka kas motoram pa 110 štukām maina šāvas, bet, nu, es samainīšu tās šāvas Norvēģijā. Tad mums jābrauc uz BM auto. Nu, vāt, mēs varam aizbraukt uz BM auto, jo mana soma palika E39. Nopietni. Man rekur E39 atslēgas ir pie Anģukas, kur viņš pats palika. Tev ir durvis, jā. Un tad pie BM auto E39. Rekur E39 atslēgas, tas nedirš. Ir tās lapas man tikai tajā mašīnā. Nu, tās lapas, jā. Jā. Nu, tās var, bet paga man telefonā bildes ar tām lapām. Es varu nodemonstrēt, kā to mašīnu var nozagt. Kā tev lampiņas tā deg ir nodzēsts jau? Nu, tās. Viņām ir it kā jādeg, bet kārba neredz, jo rocini, viņai pēc schēmas ir jāredz. Es nodemonstrēšu, kā tai mašīnai oriģinālā signalizācija strādā. Viņai ir saprogrammēta galīgā dirsā, lai viņa ir vieglāk nozagt. Piemēram, labi, tagad es aizslēdzu mašīnu, man atslēga ir, paņemšu otru atslēgu vienu. Vai varbūt pišķinu. Karoči, pieņemsim. Kā tā mašīna tikta zaktā vēl lūdzu? Nu, tas viss strādā. Viņa aizslēdz. Visi logi ir ciet. Šopera logs aiztaisās pēdējais, jo tu stāvi pie šopera loga aiztaisas ciet. Un, piemēram, pieņemsim, viņiem ir servisa atslēga. Man Bardačukā ir vieta servisa atslēga, kuras nav. Nu, nav viņas parādījuši. Ieliec atslēgu pie aizslēgtas mašīnas. Viņai jau bija jāsāk kaukt reāli. Nu, varbūt vēl tagad nē, bet tūlīt viņai būtu jāsāk kaukt, jo viņa ir aizslēgta. Skatieties. Labi, viņa atslēdzās, redzēt? Aizslēdzās. Tu pienāci servisa atslēgu, tu atslēdzi mašīnu, bet viņai logu varēja atvērt šitā. Redzi? Pirmais atveras šitas. Tu redzēji. Un man viņš šitā pat bija, šitas bija ciet, jo, piemēram, viņi bēg prom, viņi pagaida. Tas aizbrauc, izrauj atslēgu, mūk prom, redzi, nu, un šitā es pienācu pie mašīnas un tā viņš bija. Ja ir atslēga, un signalizācija vēl joprojām nekauts. Es atslēgu mašīnu, es attaisu durvis, signalizācija nekauts. Tu redzi, skaties, kad kauts signalizācija. Ļapat vēl tagad nekauts. Signalizācija vienkārši nekauts. Nu, nekauts signalizācija, visu atver vārdā. Es pienāku servisu atveru mašīnu un signalizācija nekauts. Reloks, kur nāk iekšā servisa atslēga. Man viņas nebija. Tātad tā ir trešā atslēga. Vai arī vēl viena trešā, jo atslēgas var sataisīt signalizāciju. Kā arī man teica, ka viņai ir augsina, bet viņai augsina nav. Labi, signalizācija.
signalizācija vēl joprojām nav iedarbojusies. Nu labi, nu kāpjam iekšā, ņemam stūri nost, ņemam panelīšus ārā, pamēģinam tur kaut ko. Nu nevar, nu nav brela, ka pielaist tā nevar. Nu profesionāls raus no sto un kaut ko darīs. Viņš piespraudīs šeit uzreiz OBD un kaut ko viņš slēgs klāta kompi un skatīsies. Tad viņš nesaprot, ko darīt, jo ir imobilizers. Viņš spaida visu, rausta kloķus, visu. Sapis visu mašīnu, pēc tam kļūdas daudz man. Jūs vēl joprojām redzat, ka signalizācija nav ieslēgusies tai mašīnai. Es nezinu, visi sensori te ir iekšā, nekas nestrādā. Te ir imobilizera sensori. Viņus var restītā iekšā redzēt. Jā, nekas nestrādā. Es taisu lūku vaļā. Nu labi, lūka netaisās, jo mašīna ir aizslēgta. Viņa ir aizslēgta ar signalizāciju. Ar rūpnīcas signalizāciju. Šitais vispār nestrādā. Es jau nopirku, viņš teica, es tev dabūšu, es nezināju. Šitām ten motoriņi strādā, ir salauzti tie tur zoprati. Es pie pirkšanas prasīju, viņš saka, es nezināju. Kā var nezināt, ja gada mašīna tev pašam pieder? Kā var nezināt? Labi. Nu tad nesanāk mums nozagt mašīnu, mēs aizslēdzam, aiztaisam logu, nozogam spogulīšus, ja nu vienalga. Un ejam projām, jo mašīnu nozagt nesanāk. Es atnāku un ejauši atpakaļ un Zagda aizpus prom, viņa paspēja izraut tikai to un to. Bija numura palikņas noraukt. Tagad man ir BMW auto numura palikņa, viņu sataisīja pielika normāli. Pirms tam kasko ir bildes, kā viņš bija pirms tam. Mašīna vēl ir signalizācija vaļām, bet man vajag bagažnieku pārsteidz. Un redzi, kā arbas sūknis ieslēdzās, kaut arī signalizācija nav. Kaut arī signalizācija ir aktivizēta. Attaisi bagažnieku. Te nāk iekšā signalizācijas kaukšana. Es pats ņēmu no skatījos, vai vadi nav atvienoti un nav atvienoti. Re, kur M-riepas, jā? M-riepas. Es izstāstīšu par M-riepām. Mašīna vēl nekom. Re, kur te bija jābūt atsvariem, viņi ir aizlidojuši vienkārši. Šeit bija jābūt atsvariem. Man pie 80 stūri vibrē, 520 nevibrē. Re, kur bija jābūt atsvariem. Un augšā bija jābūt atsvariem. Viņu nav. Viņi neattaukoja kārtīgi un atsvarīgi. Un šitajā pusē arī. Visām riepām aizlidoja atsvari. Atsvaru te nav. Te viens kaut kāds vēl ir, kurš arī lobās nost. Tu redzi? Viņš lobās nost, vai ne? Es varu šitā pakustināt. Viņš krīt nost jau. Viņš neturās tā, kā viņam jāturās. Labi, visām tā ir, bet labi, katram gadās praktikantu vai ko, bet iedzen M5 iekšā. Viņi zina, ka ar tādu mašīnu brauc ar... Es aizbraucu uz Lidlauku, vienalga, es pa ceļu, kur brauc citas mašīnas pēc CSN, nebraucu pāri. Nu, ātrāk nekā drīkst. Lidlaukā es taču drīkstu, ja es sarunāju. Man aizlido atsvari. Ja man skrūves atskrūvējas diskam, ja jau atsvari lido prom. Man riepa aiziet, es avarēju tā mašīnu. Kas tad? Es nosakos. Kurš par to atbildēs? Pēc tam jau visiem būs pohuj, jo Karoča jauns Dornis nopirka mašīnu nositās. Īstenībā kāds ratpuška nepieskrūvēja. Protams, kad es sajūtu vibrāciju, tikai mests vaļā pārbaudīt tas riteņu skrūves. Bet izrādījās, ka pat līdzi nevar ko riteņu atslēgas. Riteņu atslēgas. Labi, ir aizbraucām malā, jā, atsvari nokrituši. Nu labi, es no E39 samācu riteņu atslēgu, jo viņas līdzi nevar. Labi, tagad atslēgsim mašīnu. Tagad es nodemonstrēšu, kā it kā būtu jāstrādā signalizācija. Es iekāpju iekšā. Viņai vajadzētu strādāt. Kur signalizācija? Viņa ir saprogrammēta, jo signalizācija šitai mašīnai programmē.
Kāpēc viņš tad nepateica? Un man bija tā, es pirku kasko, viņš nokārtoja kasko līgumus, pateica, ka imobilizeri pat nevajag uzstādīt. Bet es nevēlos, ja līgumā paredzēts, ka ir imobilizers, es tajā pašā vakarā uzstādīju. Un varbūt tikai tāpēc nav nozagta mašīna. Jūs zināt, pie kā es stādīju, tas nav svarīgi. Man ir arī certifikāts no vietas, kur es stādīju imobilizeri. Visu laikā. Kādā ziņā. Nu labi, nenosakām mašīnu. Kā cerams, ka nesapišu arī zagdams neko, jo neko neslēgam. Okay. Gribi stūri papilnāt kā Karoči, redzit, tā kā diegi šeit, un diegi jau netīri paliek šitajās, kur viņi jau sāk lupt ārā. Nu, tu redzi. Varbūt tāpat nav īsti tāda, kura pēc laika saplīsīs. Labi. Tas tā. Tālāk. Viss beņķiem strādā, tikai šitien vajadzēja atzvelt nebīdi. Tas labi noslēdz. Dzirdi? Nevar pieliecies tuvāk, pieliec kameru pie atzveltnes pašas. Vajadzēja, redzi, viss strādā vai ne? Un ar šito podziņu motoriņš strādā, bet tur kaut kas ir iekšā, saka. Dzirdi? Un abās pusēs tā ir iespējams, ka ņem cenu, un rekur, lūk. Es šito, pamanīju pēc tam tikai. Es nezinu, kāpēc, ar kādu nodomu ir pārlīmēt šitais te. Es nezinu. Nu labi, izbraukšu līkumu par šajiem. Labi. Tāpēc arī nav. Motors ir labs pēc BMW auto, bet vajag šālis mainīt, jo man viens jūseris no BMW vēl var uzrakstīt, ka vajag. Labi, motor dzinējam ir tiešām 120 000 pēc BMW auto datiem, bet tā mašīna, no kuras ir dzinējis, pasuka 2013. gadā. Pēc BMW auto datiem viņa vairs nav bijusi, tad uz
apkopēm. Nekur viņa nav uzrādījusies. Varbūt viņu sasita, viņa mētājās štūri. Nu, kas zina? Nu, pieņemsim. Nu, labākais variants, tas, ka viņa bija sasista, tad viņu atrada. Viņa no Francijas, it kā tā mašīna. Man teica, ka viņa ir no Igaunijas. Galvenais krievs. Valērijas Lukašķuks vai kā viņa tur vienalga. Nu, kaut kā tā. Jā, dzinējs ir labs. Nu, tas ir normāli, ka viņš rīja eļļu, kur pat lapi ielīmē. Pa 2000 kilometriem vajadzētu pieliet. Bet tā kā es viņu pirku, es prasīju Jālei, jo jau dega lampiņa, kad it kā zemes līmenis. Viņš saka, neko nevajag, motoram nav šķupa, viņš rāda uz paneļa. Viņš saka, nevajag, pirmā M mašīna, pirmā tāda mašīna, bez šķupa, bez nekā. Labi, es ticu viņam, braucu uz Gulbeni, pa ceļam iedegās čekenģi. Bet tas čekenģi, labi, litras eļļas nebija. Iedegās čekenģi, mēs driveri braucām uz Rīgu, pakaļ kompiem, pieslēdzām Gulbenē pie kompiem, parāda, ka katalizators veiks. Mēs negribējām turpināt ceļu vienkārši, jo čekenģi. Un motors maksā, nu, teiksim, pusi mašīnas cenas, tāpēc tur labāk neriskēt. Koniskais jau bija? Koniskie bija, un viņus it kā ir uzstādījuši pat K un N. Tā labi, es slāpēšu nost, ja? Koniskie bija, jā, bet. Viņš man teica, tā kā es pirku, nu es teicu mierīgai braukšu, labi, tagad es skolējos, jo tā mašīna neko man nenozīmē, pilnīgi. Viņa ir tās ziemas riepas, bet tās man pohuji nopirks. Nu, ja vajadzēs jaunas, tā vajadzēs. Tā, viņš man teica, brauc mierīgi, nespolējies, neko nedari. Nu, brauc mierīgi. Nebrauc pa bedrēm, bez maz vai tā, it kā viņš no mašīnu gribētu pirkt atpakaļ. Nu, ar tādu nodomu, bet es nezinu, kādi nodomi aiz tā slēpās, tādā ziņā. Nu, domu sapratāt, es domāju. Un tā kā apzagta bija šotkas un spoguļu stikliņi, jā? Jā, viņi nepaspēja. Mēs ar draugu nācām no Fēniksa naktī. Tāpēc, ka es biju ierakstījis, bet varbūt tai mašīnai GPS iekšā, jo tajā vietā viņa stāvēja pirmo reizi, un aiz muguras stāvēja E92 tajā rajonā pie Skaja. Nu, tādas labas mašīnas. Tā. Viņi ķērās pie šitās, ne pie kā cita, bet pie šitām. Un nav tā, ka tu tur, jā, ja nemāk braukt, tad jā, tu vari viņu iestādīt, kur es neesmu cirvis, kad ar tādu mašīnu stādu. Tad es būtu jau sienā viņu iestādījis un izbraucis cauri. Atbraukt un es nemeloju un viss, ko es rakstīju, taisnība ir arī tie bērnu papīri, tad mums aizbrauc līdz bērnu auto otrā mašīnā stāv Somu ar viņiem. Es ceru, ka viņi tur vēl būs. Nē, it kā pie bērnu auto viņiem vajadzētu būt. Un pat pie iecirkņa, man sākumā stāja pie brāļa iecirkņa, un viņš nejauši aizmirsa tehnisko pasi. Viņš, nu, es biju ballītē, viņš aizdina mašīnu 5. Viņš aizmirsa tehnisko pasi un imobilizēja mašīnu. Nu, zagļiem labs ķēriens, kamēr stāva pie policijas iecirkņa vai apsargājumās Stajankā, tikmēr neviens pie viņas nelien. Mēs aizbraucam uz Jūrmalu ar draugiem, aizējam pēst, mēs viņu nopirkojam atpakaļgaitā. Man Valērijas teica, vienmēr atstāja neitrālai norauj rocini. Tas ir ar domu tādu, bez maz vai tai mašīnai ir jābūt parkingam, arī BM auto apstiprināja, ka viņai ir parkings. Man teica, ka nav parkinga. Kā es varu zināt, pirmā M, ka, nu, man jā, vecais īpašnieks izstāsta visu, nu, it kā izstāsta, bet ar domu tādu norauj rocini, jo rocini tai mašīnai ir pohuji pa lielam. Ja viņu grib, viņu var uzvilkt uz traļa, ja ir atstāts neitrālajā rocini. Tas ir vieglākais. Ja, piemēram, es tagad viņu varu saslēgt, es atstāšu otrajā, viņai hidrauliski slēdzās kārba, viņai visi ātrumi saslēgsies, un tad tā mašīna principā ir nekustināma. Ja kāds grib nodemonstrēt, tad var savu mašīnu pavilkt tā, kad ir atstāts kāda ātrumā. Nu, viņai neizkustināma tādā ziņā. Un jā, BM auto lapā ir rakstīts, ir beigts līvslēgs pie kardāna reduktoram, bet vēl var braukt. Bet tur daudz eļļas, bet vēl var braukt. Viņi būtu pie sarkana atzīmējuši nevar, bet vēl var. Ok, es jau pasūtīju visu, ko vajag. Tā. Ko tehniskajā teica, ka, nu, CSDD tehniskajā tur izskats? Viņš piereģistrēja viņu pats. Tehniskā ir izieta pa nulēm. Pa nulēm, pilnīgi. Es 2 dienas nobraucu, un tad viņu sāka zagt, un tad es ar viņu nebraucu, principā. Visu laiku apsargājumā Stajankā.
Nu ko, nu labi, es pieradu bez spoguļiem braukt, bet ar šito mašīnu bez spoguļiem braukt tā kā tev acis īsti. Nu, uz to pusi salīdzinājums, jā. Jā, es turēju uz Tajankā tikai vakarā kaut kur izbraukt atpakaļ uz Tajankā. Pa to laiku neviens pie viņas nelien. Aizbrauc uz Jūrmalu, paēst uz pusotru stundu zem kamerām. Turpat kameras ir Jūrmalā, protams, tā visa informācija pie policijas un tā tālāk. Bet zem kamerām mēģina nozagt mašīnu, jo tā bija, mēs iebraucam Jūrmalu, noliekam Tajankā. Atpakaļgaitā iebraucam Tajankā, ieliekam neitrālajā noslēpēm. Abi divi redzam, ka ir neitrāli. Tā bija, mēs abi skatījāmies, jo vienmēr atstājam neitrālajā. Jo likās, ka viņu nedrīkst pirmajā atstāt, jo vienmēr bija huiņa, bet tas viss bija dēļ zakšanas, ka bija daudz kļūdu mašīnai un kompjuters vispār nekomunicēja ar mašīnu. Cilvēks, kas ir elektriķis, kas man taisīja, viņam mājās ir 10 datori, viņš ir BMW speciālists. Es uzskatu, ka viņš ir BMW speciālists elektronikā. Viņš ir M modeļus remontējis un viņš atrod schēmas un viņš viņas skatās un es kopā ar viņu visu laiku esmu Bet bijis. kā to trešo atslēgu atrada? Lūk tā, tas ir vienkārši. Viņš pieslēdzas ar kompi un redz, cik mašīna ir atslēgas piekodētas šitādas te. Man uz rokas ir divi. Viņas abas ir pie manis līdzi. Es imobilaizu arī nefilmēju tāds, kāds man ir uzstādīts, es tikai atslēgas izvilku. Reku, man ir divas šādas atslēgas, kuras nāca līdzi. Tā. Te bija jānāk. Es nezinu pēc specifikas īsti, cik jānāk. Te ir Breloks servisa atslēgai, pieņemsim. Visi zina, kā Bembim izskatās, piemēram, servisa atslēga. Tu atstāji servisā, tu atstāji to atslēgu apmēram tā. Bet nu viņai būtu jābūt kaut kam tādam. Kad ar viņu var iedarbināt, jo bez šitādas viņa nav parasta atslēga ieliec. Nu, tur kaut kam jābūt. Paga. Es domāju, ka ir tā, ka tā servisa atslēga ieliekas šeit, vai ne, viņai pēc formas tāda pati. Un tu iespraud iekšā. Un tad viņiem ir tās servisa atslēga, viņi atnāk paķer šito sprauž iekšā, mēģina pielēst. Redzat formu. Viņa spraudīsies. Es nespraudīšu tukšu atslēgu, jo es nezinu, kas notiks. Varbūt, jā, es nezinu, kas notiks, tāpēc es nespraudīšu. Bet domu sapratāt, vai ne? Tātad es aizbraucu uz BMW auto, jā, 3 atslēgas, viņi noņēma nost, liekās, izdzēsa, tā, ka nevar piekodēt, nevar kompi pieetu vienkārši piekodēt. Un man ir izraksts, ka tagad tai mašīna ir 2 atslēgas un ka pārējās ir nodzēstas no BMW auto. Kā arī šodien auto bija uz pilnu diagnostiku BMW auto. Viņi neko netaisīja, bet uz pilnu diagnostiku. Un man ir arī izraksti par to, kas tai mašīnai par vainām, jā, reduktors. Bet uz kādu summu salasījās tie remonti pēc BMW auto ceņika? Es tāmi vēl nedabūju, jo viņam visas detaļas jāpasūta priekš šīs mašīnas, viņam nav uz vietas. Nu, tādas mašīnas Latvijā nav daudz. Es īsti ciparu nezinu, bet es minētu līdz 10. Es tā domāju, to var pārbūt. Kā ko paši darbinieki teica, salīdzinot ar citām M-ām, kas tādas braucas uz servisu? Bez maz vai, ka neviena nav braukusi tādu uz servisu. Nu, nebija ar ko salīdzināt. SMG kārbu bija ar ko salīdzināt, jo SMG nāk arī parastiem BMW. Bet tā, nu, nebija, var nofilmēt, varbūt. Viņa aizslēdzas nospirkt. Bet viņa nekauc neko paši viņai. Vienreiz man izdevās pielaist, es nezinu, kā signalizācija. Vienreiz viņa kauc. Reku krāsa beņķiem nogājusi. SSā bija bildes, viņi bija kā jauni tie beņķi, bet nu visi piekrāso. Un redzi, kāds viņš paliek. Pēc, nu, te ne, jā. Viņi netīri veci paliek, viss veci paliek, jo tu te, piemēram, roku nevari nekādīgi ielikt, bet te jau vietā viss krāsojums nost ādai. Tai. Tā. Labi, kas tā aizmugurē darās. Nu, aizmugurē arī jau tā. Var redzēt, ka te vairs nav rievu un viss tāds noplucis, netīrs paliek. Kaut arī, nu, neviens te negrams tās, jo kas aizmugurē? Aizmugurē varbūt meita neviena sēž un viss. Ne jau es tur zirgus vedu tajā mašīnā. Un tā. Jā, un kārbas sūknis mums čakarējās pa ceļam, mums iemetis čekenži. Mēs izkāpjam no mašīnas, dzirdam metālisku skaņu. Blakus sēdētājs. Ieiet šeit, viņš dzird skaņu šeit. Es dzirdu no motora, tu tver bagažnieku. Nu, tā mašīna tāda ir. Bet jā, pēc tam uzmeta kļūdu pa kārbas sūkni. Kārbas sūknim ir jāpumpē 70 bāri spiediens. Viņš mums meta 30 bāri, meta 2 bāri. Iespējams, tā ir mana hipotēze, kura nav jāņem vērā, ka, piemēram, tāpēc kārba neredz rokas bremzi, ar
to sūkni ir kaut kas izdarīts, jo es noņēmu pats personīgi kārbas aizsargu. Es redzēju štekerīts vienots vaļā. Es viņu paturčīju drusku, no tā laika vairs kārbas sūknis nav čakarējis. Iespējams, ka tur ir kaut kas tāds, ka bez maz vai, ir tādas ierīces, kuras var uzstādīt, tu nosūti SMS, kaut kas atslēdzās mašīnai. Iespējams, ka tur ir uzstādīta tāda, ka kārbas sūknis atslēdzās, jo no tās reizes, kad es sāku bmwpower.lv rakstīt par tām zādzībām, nereizi no kārbas sūknis čakarējas. Kā tā var? Tu 2 vakarus atstāji viņu kaut kur no rīta kārbas sūknis čakarējas, tā, kad tu sāc plašākai publikai pasniegt, nekas vairs nečakarējās kārbas sūknim. Tā mašīna reāli bez maz vai jājauc ārā, lai atrastu to vainu, kāpēc rokas bremzi neredz ātrumu kārtu. Jo es varu pārādīt. Ir ieslēdzis sūknis, tāpēc, ka viņam ir 75 bāri jāpumpē, un viņš arī pie mašīnas slēdz vaļā. Viņa uzreiz iepumpē. Tagad viss strādā perfekti, tā dzirdēs. Šeit apakšā ir vadi un bloki visādi. Zem šī ir jānojauc tas, es viņu biju nojaucis pats, un mēs pārbaudījām pēc elektroshēmas ar elektriķi profesionālu, jo tur ir tie vadi, kas visi bloki mašīnā redz rokas bremzi, kam ir jāredz ātrumkārba visu laiku testa režīmā, manuālā. Tur austi rokas bremzi uz paneļa iedegās, bet ātrumkārba ir off visu laiku. Neredz rokas bremzi. Tas ir kaut kā saistīts, lai viņu vieglāk varētu nozagt. Mēs pārbaudījām vadus iekšā šeit ar kontrolu lampiņu primitīvs veids, kā pārbaudīt. No schēmā ir vadu krāsas un viss tur ir. 3 reizes pārbaudīja, lai būtu droši. Tur viss ir kārtībā ar vadiem. Tad tas ir darīts kaut kā gudrāk, vai programmistiski, bet tad tā mašīna man ir jāatstāja bez maz vai uz nedēļu servisā. Man vienā servisā pateica, atstāja šeit, mēs bez maz vai jaucam to mašīnu ārā, jo viņi tā arī pateica, tur bija speciālists viens, kas teica, tā mašīna bez maz vai jājauc ārā, vai dzen uz kaut kādu autonomu, kuri zina, kur parasti uzstāda GPS izsavu. Bet kas ar to planšeti, ko tev servisā vienā nozaga tas ir? Man tiešām nozaga planšeti. Nopietni, es pārbaudīju. Es ar draugu vakar braucu ar to. Es ētrīdas 9. paņēmu līdzi planšeti, jo man telefonam dažreiz bačus. Es daudz sēžu powerā telefonam. Normāls telefons, viss kārtībā. Man ir Samsung Tab 3 arī tāda pati balta tableta. Es viņu ētrīdas 9. ieliku durvīs. Es aizbraucu, paņemu šito emku. Es ielieku šitajās durvīs. Es tak neesmu tik stulbs, ka es atvēršu durvis, viņa nokritīs, taču tu redzēsi tableti, vai ne? Un tā, kad es biju tajā servisā, viņi staigāja apkārt, es arī staigāju apkārt. Tur visādi iesēdās iekšā, varbūt kaut ko paskatīt. Es neko, jo, mehāniķi, vai ne? Viņi paskatās, viņi kaut ko analizē, es jau nezinu ko. Es ļauju mehāniķiem darboties, es negaidu nekomentēju. Es braucu prom, viss kārtībā, čau. Pēc tam meklēju planšeti, nav vairs, viņai bija jābūt šeit. Viņas vairs nebija. To, lai policija risina, vai arī, ja viņi grib. Nē, to planšeti man vairs nevajag, jo viņi viņu savāc, lai viņi pērk man tādu pašu vietu, pa lielam. Jo es nezinu, varbūt viņi viņu būs sačakarējuši, to jau nezinu neviens. Un tā. Pa lielam, tad ir jāizbrauk pēc tam BM auto lapām. Jā, ir stūras leņķa dēvējs beigts. Pie manā elektriķa mēs to jau redzējām, ka 5 grādiem stūra šķības stāv. Varbūt iespējams tas ir tāpēc, ka iepriekšējais īpašnieks veda stūri pāršūt, pats ņēma nost un kaut ko sačakarēja lentās stūras. Iespējams. Bet vispirms man tā mašīna jāizdzen uz savirzi. Šodien savirznieks nevarēja, viņam bija daudz darba, tad es viņu pirmdien dzīšu arī vienu lietotāju. Vienu lietotāju servisu. Bet Riepām teicīja, ka tev... Es vēl neesmu bijis, saproti, tik daudz lietu man ir jāsapērk uz Norvēģiju, līdz es braucu atpakaļ. Un tā mašīna, man bija viss izplānots tā, bet es nopirku to mašīnu. Tāpēc man vēl nav ne spoguļu, stikliņu, nekā, jo man nav laika braukt meklēt neko. Es, protams, servis to visu atradīs, es uzticēju servisam, tāpēc, kad man nevajag naudu, man vajag, lai viņus attaisīt. Tiešām atradu labu servisu, kas visus attaisīs, jo, zogot viņi apskrāpēju šīs vietas. Arī kasko apdrošināšana negribēja visu fotografēt. Es pateicu, kad es sūdzēšos, ka tā nevar, jo var redzēt, ka ņemot ārā te ir bijis skrāpēts. Tad var redzēt, ka lūkas ņemot ārā te ir bāzti strūgriežiņi iekšā un ir krāsa apskrāpēta. Jo, ja oriģināli stāv iekšā, tad... Kas tā nahuj pa miskastēm? Jā, tas šīs. Tas ir...
Tu izslēdz kameru, es viņu parunātu. Tas ir šīrs. О, Тайлия, блядь! Čau, tu jau sabiedēji Oliju ar savu braušanu. Oliver, nu kā tu vari tādu teikt? Nu, piedod, es tevi aizsveicināšu, es negribu. Tu negribu. Tāpēc, ka tu dīvaini izskaties. Nopietni. Sa dīvaņiem nesveicināšu. Jā, nu varam iet tālāk. Rekur. Ir apskrāpētas. Šitini krāsa apskrāpē. Tad man sākumā teica, ka tur ķepiņas nāk otrā pusē, bet te otrā pusē ir vairāk saskrāpē. Nu, bamperu jau sataisīja bērnu auto, par to arī piestādīs kasko dāmi apmēram uz to pusi. Otrajā pusē vairāki bāsti tie skrūvgriežniekši. Vai arī speciāls kaut kas, es nezinu kas, lai izņemtu tās restītes, jo es nekad viņas neesmu ņēmis pats. Šitajā pusē nav apčakarēts. Nu, te ir izņemts diezgan profesionāli, jo krāsa nekur nav apskādēta. Un arī spoguļi darbojas, bet šitie spoguļi jau ir no šrota kaut kur, jo ir balti markeri. Nu, viņi ir pirkti jau, nu, pirms tām. Vai nu viņi ir aplausti bijuši vai kas. Bet narkomāni tie nebija, tie bija profesionāli, jo narkomāns nolaustu visu spoguļu un aiziet. Varbūt labi, ka es atstāju spoguļu šādā pozīcijā, nevis uzlocīt uz augšu, jo tad būtu grūtāk izņemt un nolaust spoguļu uz leju, un tad man vēl lielākas šaizes. Jā, mašīnai nestrādā. To man pateica, tā kā mani izveda testdraivā, es mēģināju attaisīt logu, viņš netaisās. Es prasu, kāpēc. Viņš saka, vai es nezināju, es tev atradīšu slēdzi. Viņam bija jātaisās. Labi, viņš strādā no šofera puses. Nolaikās. No šofera puses strādā. Uz augšu arī viņš strādā. Bet viņam bija nospied līdz galam, viņam līdz galam jātaisās ciet. Tā BMW ir orģināli. Redzi? Tur viss strādā, loks aiztaisās tāds. Bet tā krāsa lukturī tā ir tikai šitī pusē vienā vietā, jā? Jā, jo ir tikai krāsa uz šī puse, pēc tā, ko es redzu, ir sists šis stūris līdz šai vietai, tāpēc, kad sākrāsošanas pēdas apstājas šajā vietā, tad šitas ir bijis sists. Bet tas ir normāli, nu, varbūt. Bet tad vajag izstāstīt, nevis teikt, ka pie labākā pulētāja Latvijā. Labi, ja tev mašīnu nomazgāt, es parādītu, kā viņa ir vēl. Sauli varbūt var redzēt. Rekur kādi punktiņi, kā viņai piekrāsot ar tādiem punktiņiem. Un visur šeit. Visi kasaki ir ar otiņu aizkrāsoti ciet. Ja nomazgātu to redzētu labāk šeit pieņemsim. Šite visur, divās vietā. Tu redzi? Jā. Un ap to mašīnu visur tā ir, ja nomazgātu redzētu labāk, vienkārši es negribu nomazgāt pēdas. Tur bija rakstīts, ka viņa bija biksena. Nav, man liekas. Tāpēc, vai tas ir, pasaki, tas ir ksenons, tas ir biksenons. Šitas ir ksenons, bet te arī bija. Tas ir halogēnais. Jā. Tas nav, bija rakstīts sludinājumi, ka viņai bija ksenona lampas. Bija rakstīts, ka ir augsina, bet mēs tādu augsinu neatradām pilnīgi neko. Pat oriģinālā lukturīšana iekšā. Pat telefona iekšā, nu labi. It kā sīkums, jā. Bet kāpēc rakstīt, ka mašīna ideālā stāvoklī pārdod? Nu, tur bija rakstīts ideālā stāvoklī, bet es sludinājumu nav, bet gan jau viņu var atrast. Tur bija arhīvā nokašotais. Labi, šitā pusē nav bijusi piekrāsne. Tad ir sists tas stūris un kreisais. Šitā pusē arī ir sista, jo šeit var redzēt, ka ir skrūvēts no spārna. Tas ir nopilnīts. Un te arī iekšā lukturī ir jau kondensāts. Iekšā lukturī. Drīz viņi svīdīs ciet tie lukturi noteikti, jo tur jau kondensāts veidojas iekšā. Un nav viņa kvalitatīvi sataisīta, jo roka ķerās, tā ka vajadzēja gludeni pāriet pāri. Kā lai nodemonstrē. Kaut vai šķiltavā. Redzi? Šķiltava nedrīkst staigāt, jo virsmē līdzeni. Otrā pusē viss ir līdzeni.
Redzi līdzeni. Nu, sapas tādā ziņā. Es neskrāpēju, es viegli pārvelku. Sapas līnija. Tajā, bet te atkal vairs nesapas. Te var redzēt šeit iefilmēt, ka te paliek šķirba. Tam bumperim vajadzētu, nu, tur bleķi noteikti sisti bijuši, tāpēc var dzirdēt. Nu, jā. Tas ir sīkums, bet no sīkumiem rodas liels slieķi. Un šeit arī nav kvalitatīvi salikts atpakaļ, jo no augšas filmējot var redzēt, ka šitien nav vietā. Ir tā. Nu, jā. Tas ir, nu, nepatīk, ka lukturis ir sačakrēts, jo to vairs īstenībā pat nevar novērst normālā veidā. Jo, ja tu mēģināsi kaut kā lukturi atjaukt, viņš taču pēc tam svīdīs normālā veidā. Jāpērk jauns lukturis. Jāpārkrāso viss spārts, jo te ir noticējis un nav kvalitatīvi sataisīts. Jā, zagļi arī šeit mēģinājuši iespējams ručku rautā. Es nezinu, vai arī ar skrūgriezni nodauzījuši, jo tāds pirms tam nebija. Tad tas būtu ar rotiņu gan jau piekrāsots, ja tāds būtu bijis. Jo, rekur arī, jo M-sērijai nāk specifiskāka krāsa. Varbūt viņi gribēja nozagt šito rokturi, jo jau bija pieķerušies pie stikliņa, pie tiem, un tad pa diagonāli iet un raut nost. Jo var redzēt, ka te ir kaut kas bēsts iekšā. Redzi? Šita te. Te var redzēt, ka tur ir kaut kas likts iekšā. Protams, visur ir pastas iekšā starp malbiņiem. To visu var redzēt ļoti labi. Tur pastas ir baltā krāsā. Vismaz ar pastas, kurām pulēta šī mašīna. Te iespējams arī jau skrūvgriežņus bāzuši. Jā, te ir arī nolocīts. Nu, ar skrūvgriežņu te apdauzīts no dusmām varbūt, ka jāmūk prom vai kā. Es nezinu, cik cilvēku brigāde, jo es pieredzēju, ka viņi aizmūk prom. Tas ir viss. Mēs gājām un iztraucējām. Nu un tā, labi. Jā, šitā puse īstenībā strādā nevienmērīgi, jo viss ir redz. Šitā puse mašīnai nedara. Var redzēt pilnīgi, vai ne? Un tieši šitajai pusē ir beigts katalizators. To neatklāja BM diagnostika, jo varbūt garāks gabals jāpabrauc, bet iepriekšējais diagnostikas bija tā kļūda, ka katalizators ir beigts. Un kļūdas tāpat vien nemetās, jo pirms katalizatora nāk lambda zonde un pēc, un viņš lasa signālus pirms un pēc, un kļūda nevar iemesties prieka pēc, jo tad viņš ir beigts pa vidu. Un šī puse nekratās. Motora šī puse stāv vienmērīgāk varbūt nekā tā. Varbūt mazliet, bet tāda puse vairāk. Nu, to es nezinu, kāpēc tā ir, Bet tas, ka augstuma ziņā viena mašīnas puse zemāk, otra augstāk, kā to noteica? Tas bija tā, ka pieņemsim šeit ieliek šķiltavu, viņa palien apakšā. It kā šodien bija diagnostikā un nodzēsa visas kļūdas nos. Un varbūt tagad būs, bet nē, redzi, šitien es lieku, viņa neiet apakšā. Es lieku taisni, viņa neiet apakšā zem riteņa. Kaut arī riteņu riepas jaunas un visas vienāda izmēra pa asī. Redzi šeit arī. Es ielieku taisni, šķiltavu un visu, nu, tu redzi. Tā, vispār nav taisni, nu, tas tā. Jo riteņa, teica viens jūseris, ka riteņā riepu izmēri, gumijas izmēri nav īstie, un viņa arī strāpēja sarkās, tā riepa, jo nav oriģināli izmēri, bet man ar tādiem pārti jaunas M-puses riepas, nu, es jau nezinu apmēram. Šitām izmērs ir... 285 uz 35 ir 90, 99 M-puses. Priekšā tā, Pirelli, jā. Un 255 uz 40 ir 1900 M+S. Otrā pusē tur, vai tā pusē tādā pašā augstā. To tu var, man liekas, šitā ir drusku augstāka, jo tur iespējams, ka nē, bet to redzēt, ka priekšējais ritenis ir, tā mašīna stāv uz vienu pusi, bet par amortizatoriem nebija kļūdu no BMW auto lapas.
Es nezinu, varbūt viņa ir tā šķilta, ka viņa vienkārši šķības stāv, vai arī viņai sametināta kopā, tāpēc viņa šķības stāv. Tad ir visa mašīna jājauc ārā un jādod. Jo es to nevaru pateikt, kāpēc viņa šķības stāv, jo pēc BM auto diagnostikas arī viņi ir stūres leņķa devējs, bet savirz mēs varam pat izbraukt pa šosejas, parādīšu, ka tā mašīna vēl uz labo pusi. Izteikti. Vēlaties? Nu, varam, bet pārējie gaidīs vai kā? Mums pat šosieju, mums vajag vienkārši taisnu ceļu, pa kuru mēs varam pabraukt. Es parādīju. Es varu pat atslēgt. Tagad ir atslēgts, tagad es varu paspolēties, piemēram. Es to drīkstu, jo tā ir mana mašīna un tā nav agresīva braukšana, jo te... Bremzes arī labi strādā. Mans es neatšklausu. Es izslēgšu vienkārši skaņu, lai neviens netrūks. Tagad es atdedzies iekšā. DSC failure, tur var visu redzēt. Labi, tagad ir jābrauc uzmanīgi. Bet, nu, ja ar viņu māk braukt, tad nekums nekam labi, ir iespējams. Nav spoguļi, tāpēc dīvaini. Tā flat tire monitora arī kaut kāds iedegās. Tas ir jā, bet riepu spiediens ir vienāds. Nopietni. Tas ir dēļ tā, ka visi šitie sadegās, tas viss ir saistīts kopā. Jā, tas nav kāds ABS dačiks vai kaut kas tāds? Nē, tas ir stūres leņķa devējs un arī 3 kļūdas pa dačikiem, bet vispirms ir jāuzregulē savirze un šie tā. Es neesmu nevienā dziļā bedrē iebraucis ar mašīnu. Šitās jau neskaitās bedres, jo pa šitām bedrēm visas mašīnas brauc. Nav bijis tā, ka bāms, tad man panna būtu salausta, bet aizsargs nav salausta. Tu man vari pateikt, kur labāk braukt. Nu, redz, tu viss tās sastrēgums un uzbrauksim augšā. Jo es Rīgu tā nezinu. Un tad pa labi pabrauks. Pa labi vajadzēs kaut kur labi. Te neredz, te jau ceļš izturtīgs. Man vajadzēs pa šoseju taisnu ceļu, kur var vismaz uz 100 pabraukt. Saprast. Varbūt būs kāds labs posms, kur var. Nu, te īsti nepārdaugavā, te būs struntīgi. Ja tu gribi jūrmaleni, te būs ne. Zini kā, man ir viena alga pa lielam, lai tavs video. Ja tev ir viena alga, ka tu filmē, tad jā, tad ir viena alga. Jo es varu uzvilkt, ja vajag. Kā tev taču, kad policija aptur, tad uzreiz tur piedāvā un... Nē, es neko nepiedāvāju. Tas ir vienkārši muļķības nav varā. Tāpēc, ka tur cilvēki jokojās daudz un tad gribās arī pajokoties līdz, nu, dažreiz pavilkt uz zobu un tad, ja viņi nefiltrē, kas ir joki, kas ir patiesība, tad... Jā, te būs pa labi, tad aizbrauks līdz pat BRM, te Ilkavas iela, jā. Nu, tāpēc, kad cilvēki grib jokus uztvert, un es arī dažreiz pajokoju. Kāpēc? Nevar. Es esmu lasījis, ka tur pajoko vai ne. Es tur to, es tur šito. Es arī domāju, nu es pajokošos drusku arī. Jo tā nav bijis. Ja ir... Tāpēc, ka, ja ir kaut kas, nezinu, nepareizs pagrieziens parādīts, tad iedod... Policisti arī ir cilvēki, un tad, kad tu izstāsti, tu viņiem izstāsti situāciju, ja tu esi normāls cilvēks, tev arī ir mutisku brīdinājumu var palaist. Un tas nav, jo, protams, ja tu tur nesies kā nenormāls vai kā, vai šitā, un tevi aptur, tad, protams, viņi arī sastādīs tev protokolus un visu pārēju. Nu, ja tu gribi, tad mēs atkal uz Panorama plāza, bet mēs varam izbraukt uz Muksals ielas, tur būs ātrāk pa labi, jā, šeit pa labi. Tad izbraukt uz pašu Muksals, jā. Tā jau mašīna ir forša. Bremzes strādā ļoti labi. Taisni. Jā. Tas vienkārši, nu te var cilvēks kāds lekt ārā. Jā, un tad mēs iesim tev uz kreiso pagriezienu, tur, kur tas autobus jo man vajag labu taisnu ceļu, lai uz 100 tad jau sāk braukt. Aiz tā Golfa. Jā, bet vienkārši. Un stūra griežas viegli, tāpēc to mašīnu ir viegli manevrēt. Un bremzes, piemēram, nu viņa labi stājās tā mašīna. Bremžu kluči ir par laimi jauni uzstādīti no iepriekšēji. Vismaz tās tehniskā apskata ir jauna, bet, nu, jā, tad varbūt jau piefiksē. Un viņu izdzina pa nulēm, man tur ir papīri pa tehniskā apskati gan mašīna. Un tad pa kreisi.
tie sītieni ir, jo tā SMG kārta tā. Labi, pārslēgsimies 4. Labi, te nav taisnes. Es nolieku stūri taisni, braucu un skaties, tu redzi, kur viņa brauc. Tu redzi, kur viņa brauc. Tagad nebūs, vajag atkal garāku posmu mazliet. Un tur varēja, viņa pa labi brauc konkrēti. Protams, ka tu turi stūri, viņa ir tik viegla, jo stūras viss, no gala līdz galam viss. Un vidēji stāvoklis krustojumā pietiek šitā, un tu turi šitā pārslēdzies un mašīna ir droša. Tagad mēs, protams, braucam 400 zirgspēku režīmā, jo var palikt nekontrolējami dēļ tā, ka nestrādā viss, kam ir jāstrādā. Tā te es varēšu atkal nodemonstrēt. Es atlaižu stūri uz taisnu ceļu. Es iespiedīšu vairāk. Viņa aizbrauc prom, šķīgi aizbrauc prom. Vienkārši brauc prom. To varēja redzēt. Labi aizgāja līkums, bet es domāju, atkal taisnas posms. Uz 80 vajadzēja sākt vibrēt. Dēļ atsvarīgi. Labi, te ir bedraņa ceļš, bet pa labi viņa vēl to redzēt. Brauc viņa projām. Es negribēju bedrēt rāpīt, to es pats izdarīju. Tā, mums pamazām uz kreiso joslu mēs grēzīsim riņķī. Es izmantoju šo spogu, jo es jau esmu pieredzis pie viņa. Un būs, aiz Luxford, tur var redzēt, ka būs apgriešanās. Zīmes es pats. Cik tev drīz tās tiesības, tev eksāmens? Jā, man jānoliek skolas eksāmens, un tad es pēc 3 nedēļām eju uz TSD, jo man bija 2 nedēļu kursi. Tie ir ātrie kursi tādi, bet pēc ministru kabineta noteikumiem kopš kursu sākšanas pēc 5 nedēļām tu tikai vari iegūt tiesības CSDD. Sods bez M-burtiem braucot ir 15 eiro un viņus var samaksāt. Jo es domāju, ka es traucēju satiksmē liekot M-burtus tādā ziņā, ka cilvēki, tā kā es pats redzu mašīnu ar M-burtiem, es pats esmu piesardzīgāks, jo liekas, ka es nezinu, ko tas cilvēks darīs, bet man ir pieredze braukt, man ir 21 gads, un no 16 gadiem es esmu stūrējis ar mācību atļauju, man jau ir 2. termiņš. Nē, uz priekšu. Jā, tagad tikai taisni atpakaļ uz plazu. Motors viņai strādā. Pagriezienus es izmantoju, lai vismaz cilvēki redz, ko es dāvu. Tas nav Pie nākamā Luxford pa labi būs. Vajag labo malējos stāvu. Tā būs ielaidīs, mums nelaidīs labi. Tā... Bez spoguļiem tā braukšana tāda ir. Ar spoguļiem viņa foršā. Es tagad parādīju apmēram, jo ar to mašīnu drīkst braukt šādi, un es viņu nelaužu, jo tā mašīna tam ir pārredzēta. Laušana būtu, ja es tur slēgtu launch kontroli, man pat nav M režīms. Tagad viņa būtu 500 zirgos, bet man tas pagaidām nav. Jo es bez drošības es nevēlos. Uz līdlauka vai uz liela plača, bet es neesmu bijis pa lielam tam ir tur. Jā, būs pa kreis tāpēc, kā tas džipiņš ir.
šeit. Nē, augšā tur pusē, jā. Jūs vienkārši neesmu šeit. To lapas var aizsūtīt vienkārši jums. Pastā vai kāds nav. Bet varbūt nē. BM auto neuzrādīja kā ar amortizatoriem. Kurā vietā izbrauc ārā? Nē, ja tā, tad... Bet zini, kas ir man tēs cēn, es gribu labi, es tagad braucu, Viņš bija savaldīgs. No. Mums saprotu, pa planšetu bailu un tā. Bet es nedirsu, es nedirsu, Es kaut ko meloju. Varbūt es drusku pajokoju, bet meloju. Joki ir joki, tos visiem jāsaprot, ja nesaprot, tā ir citu. Čau. Es te jau man stunda materiāli jau. Čau. Ko tu esi safilmējis? Visu viņu stāstu. Es pastāstīju vizuālus detaļas. Visu safilmējumu materiālus. Reāli to visu durkās? Nē, samontēšu. Kādā ielā, Romāns? Var kāds aizbraukt? Man Bet neatstājis. Te ir pastas, man jāizrūt. Rādi klasu. Es te klešu auto nelaudīšu. Šis tas idiots. Šīris teica, ka tu nemāki braukt, bre. Notika. Viņš grib parādīt, kā Mēs tev ticam, Pēter. Kā jūs ticat? Tu, ja mērķē, nemērķē zilā mašīnā, pohuj, kura cita krāsa. Mērķē zaļā! Mums ir kasko!
Cik tu gribēji par savējo? 6? Tu dabūs apmēram 2,8 pēc vidējiem, tik es ceru.